Tā Paula sēžās mašīnā. Esam Gulbenē. Kia automašīna un Gulbenes CSDD. 25. gads, 28. augusts. Esam izbraukājuši pilsētu. Gulbeni, Krusta šķērs, vadoties no YouTube. Dažādiem ieteikumiem, kanāliem, kur jāpievērš uzmanība, kur ir sabiedriskās, bet apdzīvotās zonas, un kur ir citādākas vietas, kur jāpievērš uzmanība, kur ir 30 zīmes un stop zīmes un tā tālāk. Tā kā es uzskatu, ka pilsēta ir apgūta, ka Paula visu zina. Uztraukums, protams, ir viņai, bet, es domāju, ka viss būs labi un eksāmens tiks nokārtots godam. Tā kā tagad viņi iepazīst mašīnu, izmēģina visas lampas, slēdžus, jostas un tad turpinās, nevis turpinās, bet uzsāks savu braucienu. Viņai ir instruktors sieviete. Pastīsimies, cik bargi būs un kāds būs tas eksāmens. Būs interesanti arī centīsimies izbraukt aiz viņiem, cik mums tas izdosies, lai mēs Paulu nesatrauktu un pārāk tuvu nebrauksim. Bet arī centīsimies neatpalikt, lai nebūtu kādas mašīnas starpā. Skatos, ka tagad instruktori vai eksāmena dāma tā kā pasmaida. Nav gluži dusmīgs cilvēks, abas izrunājās un svarīgākās lietas pārunā un drīz dosies ceļā. Un centīsimies, kā saka, viņām sekot, ja viss izdosies, uztaisīt tādu mazu filmiņu par piemiņu Paulai, un varbūt arī kādam būs noderīgi to apskatīties, saprotot, kādām lietām jāpievērš uzmanība ir Gulbenē, jo te ir daudz interesantas vietas. Mēs, kad braucām, pirmkārt ir 3 vietās, kur zīmes ir kokos, lapās paslēpušās, 2,30 zīmes, ka jābrauc 3 km/h un arī viena par dzīvojamo zonu, tā kā nav tā viegli pārskatāmas un viena tikpat kā īsti pat nav saskatāma. Tā kā tas ir diezgan apgrūtinoši, sevišķi jaunam vadītājiem koncentrējoties, bet, tā kā, Paula mēģina braukt, sākt, laikam, pagriezienu ieslēgusi, tā kā, lai izdodās, lai Dievs vada un visi mierīgi, lai galvenais pa ātri nespiež gāzes un mēģinājām braukt. Tā kā šis transporta ceļš mums ir zināms. Vismaz pagaidām. Saules pļāvēs. Tas. Tā kā mēs dodamies pa kreisi. Mazāk nozīmes ceļu. Interesanta. Nav nekāda īpaša kalnaina vai kaut kāda sarežģīta vai bedraina. Asfalts visur samērā labs ir un arī nav tāds sarežģīti krustojumi, kur būtu lieli jāuzsāk pie pretēja kalna. Tā kā te viss ir forši. Katrā vietā ir kaut kādi knifi, ko zina
vietējā. Ir varbūt mīnus, ka mēs šeit esam mācījušies braukt. Tas varbūt nebūtu pareizi, varbūt būtu prātīgi paņemt kādu vietējo instruktoru. Ir iespēja pirms eksāmena atbraukt ātrāk un izmēģināt visu, bet tas nav tik viegli, nav samanedžējams. Arī papildus kaut kāds izmaksas noteikti ģenerēt. Mēs tā skaitījām, kad atbraukt uz šeieni papildus, kas būtu, ja nevis liek Rīgā eksāmeni, ir 45 € uz degvielu, turp šurp aiziet. Un maltīt, ja gribēs, tāpatās arī Rīgā vajadzētu varbūt tur kaut ko papusdienot. Šeit tas arī nemaz nebija tik dārgi. Šeit bija labs pusdienas pie Gulbens viesnīcas, kas uz cilvēku izmaksāja tur līdz 6 € bija. Ar visu dzērienu, garšīgiem dažādiem salātiem. Redzam, šeit ir no šīs puses nebraucām, dot ceļu. Galvenais ir ar līkumu. Kā šī krustojumā mēs tādu manevru nebijām braukuši. Viņi pārbrauc diezgan labi, droši. Mīnus redz vēl, ja tas bija, kad Alli mācījusies braukt visu autoskolu ar dīzeļu mašīnu, un tas nozīmē, ka nedaudz savādāk ir apgriezieni, pedāls, sajūgs gāze, jo dīzels tātad var braukt uz zemākiem apgriezieniem. Nav tik jūtīgs ar benzīnu mašīnu, ja tu galīgi neesi braucis, tad tur būs nedaudz savādāk un var kaut kur noslēgt papildus. Bet, jā. Šeit varēja drošāk izbraukt. Šeit. Bet, nebija nekāds pārkāpums, nebija nekas lēni galīgi vai kā, jo salīdzinoši diezgan raiti izgriezās. Šeit arī ir Brīvības iela Gulbenī, kā visās lielās pilsētās, centrālā iela. Bet tieši, ka šeit ir tās vietas, kur būtu jāpievērš uzmanība, ir zīmēm, ceļa zīmēm, kurās ir izmainās kādi ātrumi vai dzīvojamās zonas, jo tās ir bijušas paslēptas. Ar šo ielu mēs braucām arī, tā ir vienvirziena iela. Šeit ir varbūt vairāk, bet mēs tādas divas centrālās vienvirziena ielas izbraucām, kuras arī bija internetā pieejamas. Skatīties, kurās vietās Gulbenī jāpievērš uzmanība, braucot eksāmenus. Jā, tad mēs dosimies šeit pāri par 3 būs dzīvojamā zona, kur jābrauc 20 km/h. Un arī 2 guļošie policisti. Samērā droši. Paula ir izbraukusi visu šo maršrutu. Šī zīme ir redzama daļēji, tas salikts vēl citas zīmes priekšā un viena krūmos paslēpt. Bet tā nekāda vaina. Atceramies arī, ka dzīvojamā zonā cilvēki var šķērsot ielu ne tikai gājēji pārejas vietās, tā kā šeit jābūt īpaši uzmanīgiem un lai nebūtu tā, ka radītu kādu šķērsli cilvēkiem, gājējiem un velosipēdiem. Šeit arī ir ļoti daudz apdzīvotas mājas pagaldu blakus.
kas nebūtu varbūt Rīgas pilsētās, kur iespējams kādi ar velosipēdiem brauc un bērni var izskriet, tā kā jābūt uzmanīgiem. Šeit redzams zīme, dzīvojamā zona vispār īsti nav saredzama pēdējā brīdī, tikai no krūmiem, tā kā tam var pievērsiet uzmanību, jo pēc tam ir jāuzsāk raitā kustība, lai iekļautos satiksmē, tātad jābrauc ar 50 km/h, nevis jāpaliek 20 vai lēnāk, tāpēc tas ir svarīga lieta, kas ir jātur. Izdomājām šoreiz, ka mēs sekosim eksāmenu mašīnai, arī domāju, ka eksaminatore, CSD darbiniece nebūs par to pikta vai dusmīga, jo neko jau mēs nepārkāpjam, netraucējam. Un tas arī interesanti būs tiem cilvēkiem, kas nezin, kā tas notiek un kā ir, ka mēs nevaram uzfilmēt iekšā eksāmenu, bet tas nav atļauts, kad varētu kameru novietot, bet mēs varam filmēt braucienu no aizmugures. Šeit arī daudzās vietās ir gari tie 50 km/h brauciena gabali. Svarīgi būtu nepārkāpt ātrumu, turēties pie tiem 50 km/h. Jā, diezgan gara iela un tādi jau prasās uzskriet ātrāk un jānokontrolē ātrums, lai būtu 50-52 km/h, bet nebūtu pārkāpums. Iespējams, mēs dodamies ārā tagad no pilsētas, lai redzētu, jā, tieši tā, kā var tālāk pārslēdzās, redzam, gulbeni beidzās un ir zīme 70 zīme. Mēs uzrādam ātrumu, 70 ir. Apgriešanos, jo šeit lielākā daļa ir baltā pusē, ir nepārtraukt baltā strīpa, tātad mēs nevaram nobraukt no ceļa daļas. Šeit jau var braukt 90. Tas ir ceļš uz Balviem, Gulbenu balvi. Mēs esam izbraukuši. Interesanti, kad vecos laikos 2 gadi jābrauc jaunam vadītājam uz 70, kamēr gūst pieredzi. Tagad jau eksāmenā var braukt 90 km/h. Tas ir, vai tas pareizi vai nepareizi, to nezinu. No kaut kādu brīdi noteikti pieredzi jāuzkrāj. Paula brauc kā 95 km/h. Nemācēšu teikt. Tā nav bišku ātri, bet nu labi. Skatīsimies kopā, kā viss tas būs un cik tālu viņai būs tas gods braukt. Cerams, ka ne līdz Balviem būs jābrauc. Savādāk būs CSDD degvielas priekšā traktors. Bērze, 3,5. Apgriešanās taisa. Jā, un nokļūdījās šeit viņa. Šeit nevajadzēja tā darīt. Īsti tad neapgriezot. Tagad noteikti nedaudz apjuka. Pakreis viņa iebrauca. Tad apgriešanos viņu var veikt, tād galvenais nesastresoties.
uz Birzes 3,5 un griezties, braukt atpakaļ gaitā. Brauc mašīnas, ajajai. Jā. Šeit viņa ir nedaudz apjukusi. Tur vajadzēja uzreiz, kā viņa griezās pa kreisi, viņa arī šajā krustojumā varēja, nekas viņai neliedz uzreiz griezties apkārt. Nu, tagad, lai apgrieztos, vai izbraukt atpakaļ gaitā, viņa šoseja diezgan dzīvīga. Nezinu, kādu viņa pieņems lēmumu, vai ko viņai ļaus darīt eksaminatore. Ja viņa gaidīs, lai izgrieztos ar aizmuguri, tad tas ir diezgan ilgi. Jā, šosei tiešām dzīvīgi un pilnā mašīnām. Es katrā ziņā mēģinātu turpat griezties vai jautāt, vai drīkstu pabraukt uz priekšu, lai apgrieztos. Bet es jau esmu gājis sen skolā un bija citi laiki, citi noteikumi. Galvenais nesatraukties, tagad neaiziet stresiņā un turpināt tālāk. Līdz šim bija pat kā 20 minūtes raiti labi brauktas un nogaidot šeit vēl šo pēdējo automašīnu, viņi var mierīgi izgriezties atpakaļ gaitā un turpināt ceļu. Tā kā es ceru, ka viņi tūlīt to darīs. Lūdzu. Jā. Viņi to dara. Izgriežās atpakaļ gaitā un droši turpina uz priekšu braukt. Ok, viss kārtībā. Vai viņi dabūs izkrišanu vai sodu punktus par šo, es domāju, pauzi nevajadzētu. Šeit bija nepārtrauktā līnija, viņi nevarēja uzreiz griezties apkārt. Tā tad varbūt arī labi, ka viņi to neizdarīja, jo šķērsot nepārtraukto līniju nav atļauts. Teorētiski viņi izdarīja pareizi, es tikai nezinu, vai drīkstēja tā nosacīt krustojumā, sanāk, viņi stāvēja ilgāku laiku, bet eksperti pateiks, un jau redzēsim beigās, kā būs ar novērtējumu. Tā kā te viņi bišķi brauc pa ātru. Viņas ātrums jau tuvojās 100. Tā kā cerams, ka viņi nedomā, ka viņai jāiet, ja tas iekavētais, jo nepārkāpja ātrumu pārāk daudz. Īsti 100 varbūt nebija, bija 90 kaut kādi 5. Atkal nemācēšu teikt, cik tad ir tas pieļaujamais, ko tagad skolās mācām var. Tagad mums uz zīme 70. Mēs turpinām. Mēs esam braukuši tātad uz 20 minūtes. Kas dīsimies. Tagad mēs griežamies pa kreisi. Mēs neesam braukuši. Un vēl nav pilsēta, priekšā ir Bonščiks. Esam iekšā gulbenē. Turpinam braukt 50 km/h. Šajā apdzīvotā daļā mēs nemēģinājām, nebraucām. Mēs vairāk esam centru izbraukājuši, krustu šķērs. Bet, līdz šim brīdim neredzam īpašas problēmas šeit. Visi ir neregulējami krustojumi un visu laiku mēs braucam pa galveno ceļu. Mums nav nekāds īpašas vietas jāšķērso.
šim mēs esam atbraukuši un redzējuši divas apļveida krustojumus. Tagad mēs domāju brauksim uz centru. Šo posmu mēs esam braukuši, Gulbens BMX trasi. Pilsēta ir sportiski ļoti attīstīta, ir foršs stadions, basketbola halli, BMX trasi, tā kā feina, mīlīga pilsēta. Ar savu CSDD nemaz nav tik daudz, ja mēs paskatāmies, kurās pilsētās ir CSDD filiālis, kur var iziet tehnisko apskati, kārtot vadītāju eksāmenus un tā tālāk, tad tās nemaz nav tik daudz. Rīga, Jelgava, Ventspils, Liepāja, Daugavpils, Valmiera un arī Gulbene. Varbūt vēl kādu neesmu nosaucis, bet tās nav ļoti daudz. Gulbeni nosauksim pie lielpilsētām, pa nepalaidām gājēju, bet nu mēs neliekam eksāmenu. Mēs cenšamies noturēties līdz eksaminatoram, kurš brauc diezgan raiti līdz šim. Lai tikai nav tā, ka bišķi pa fiksu. Nezinu, kā pārslēdz ātrumus. Tā mēs pabraucām garām galvenai ielai, kas ir Brīvības iela, kurā ir interesanta lieta. Varbūt mēs vēl uzbrauksim, jo tur ir divas zīmes 30 pēc kārtas. Viena ir ar 300 metriem, man liekas, norādi, kur tev ir tā kā tie metri jāiegaumē, tad tu vari, tā kā, tev nevis vari, bet jāuzdod bišķi ātrāk, un tad atkal tad ir jāsamazina ātrums, jo ir nākamā 30 zīme, bet viņa ir paslēpusies arī zaros iekšā, tā kā ieaugusi lapās. Nav tik viegli pamanām. Katrā ziņā pilsētu, protams, jāiepazīst pirms brauc, jo lai nebūtu tā, ka ir kāda pārsteiguma, kāda zīme nepamanīt. Braucot, mēģinot tur arī izmantot Waze, kur zīmes ieprogrammētas, lai gan vienā vietā mēs šeit braucām un Waze ziņoja, ka mēs pārsniedzam ātrumu jābrauc 30 km/h, bet te viens brauc vienkārši pretējā virzienā un nevajag satraukties. Vietējais džigits. Pārliecinājāmies, ka tā 30 tur zīme nav, divas reizes izbraucām. Varbūt tur ir bijusi, un Waze jau var nav tā, ka viņš uzreiz operatīvi nomaina. Mēs izbraucam uz vienu virzienu ielas, stop zīme, tātad apstājamies pie stop līnijas. Šeit vēl vienā vietā bija tāda interesanta stop zīme, kura bija ļoti tālu no līnija bija tālu no zīmes, kad 15. Atceramies, ka mēs stājamies pie stop līnijas. Ja ir stop zīme, tad apstāšanās vieta, kur mums ir. Un tad mēs tālāk virzamies droši. Šeit mēs redzam, ir 3 joslas jau. Viena nāk iekšā. Un mēs varam braukt vai pa labi, vai taisni, vai pa kreisi. Šeit Paulai tagad būs bišķi pārbaudījums, jo ir jāuzsāk pie kalniņa. Ir galvenais tād nenoraustīties, līgani uzsākt. Mēs jau šeit izbraucām, izmēģinājām ar Volkswagen Jetu. Viņai sanāca ļoti labi. Pastīsimies, kā ar Kia Ceed sanāks izbraukt šo vietu. Es atstāju distanci, lai nav satraukums, un es domāju, ka viss būs labi. Kad izdosies pielaist līgani, sajūgu gāzi, bremzi, tāpat jau mēs
mēģināju stāstīt, mēs vecos laikos ar rokas bremzi, bet automašīnām, kam ir elektroniskās rokas bremzes, nu, viņi arī var izmantot, bet tā kā netik viegli. Tā, nu, izskatās, vismaz vizuāli, kad viņa labi izņēma šo pacēlumu, kalniņu, izbrauca pareizām joslām, nogriezāmies. Mēs tālāk uz Brīvības ielu tātad nebraucam. Es te paraustījās noslāpa. Noslāpa laikam. Nezinu, mēs agrāk par to dabojām sodu punktus, tagad man liekas tāda lieta nav. Bet izskatījās, kad bija neliels misēlis. Tad tālāk ir tāds sarežģītāks izbraukšanas krustojums, jo mēs laikam dosimies. Mēs griežamies citur. Labi, iepriekš mēs izmēģinājām, tur galā ienāk liela šoseja, tā kā iela un grūti izgriezties, jo no abām pusēm brauc mašīnas. Tagad mums nedaudz nokrita kamera. Bet tā gadās. 30 zīmes, 100 metri. Šeit ir daudz zīmes, tātad ar metriem, kas jāmāk arī saprast, tad ir to darbības zonu, kad ir, cik tas tālu ir, lai atkal uzsāktu normālu kustību, nevis brauktu tiem 30, tā kā ir jāsaprot, kas ir 100, 200 metri. Vieglāk to, man liekas, ir tā kā saprast stadionā, kur ir skrejceļš, un, nu, vismaz man pēc tā vadīties, labi tos attālumus saprast. Bet, nu, ir jācenšās. Tāda vienvirziena iela, liek griezties pa kreisi, tad mēs visi ir pie kārtējā laukuma, smukā Gulbenes. Tie ir smuki, tie pilsētas laukumi. Kāpēc mēs samisējāmies? Tā mēs gaidām, jo, lai tiktu. Bet, nu, nevar tālāk viņu redzēt, viņi it kā ir izbraukuši uz gājēju pārējais. Apstājusies. Mēs šī iepriekšēji tieši šī krustojumā iekritām, kad mēs izbraucām un palikām krustojumā, jo pēkšņi cilvēki pieskarīja un izgāja pa gājēju pāri, bet domāju, tas nav. Šī brīdī viņi nevarēja sadāk pārredzēt. Izskatās, ka mēs virzīsimies uz Gulbenes stacijas pusi, pašvaldību, kur ir varbūt apakaļ pa Brīvības ielu brauksim, kur ir tie 2,30. Šeit jādod ceļš. Galvenā iela, bet mēs griežamies pa labi. Dzelzceļa iela. Viņiem dod ceļu, bet viņi var labo manevriem. Aizķeršanās, pārliecinājās, paskatījās pa labi, pa kreisi. Domāju, šī brīdī arī tie nebija nekādi pārkāpumi vai kaut kādas kļūdas. Līdz šim vajag piesieties. Neredzam, protams, nedzirdam, vai nav kaut kādas tur kā ir ātruma pārslēgšanās. Mēs braucam uz dzelzceļa staciju. Un arī sajūga atlaišanas un vienmērīgums. To mēs nezinām, bet nu varam novērot tik vizuāli. Šeit ir arī stacija un bānīca. Šeit būs ar bānīšu svētki. 6. septembrī, man liekas, ir. Tā kā ir interesants pasākums. 6. septembrī, jā. Šeit ir bānīca uz Alūkstu, kurš tur mazbānīca, pareizāk sakot. Šeit ir kafejnīca vagonā. Un šī ir stacija pašvaldība. Te mēs esam bijuši jau izbraukuši. Tā kā tālāk
Šī vieta nav sveša. Mēs jau tur bijām. Šeit jāskatās daudz ķieģeļi ir, lai kaut kur nenokļūdītos, kad es stāviet iebrauktuvēs vai tā ir aizliegts iebraukt. Tā kā jābūt maksimāli koncentrētam šeit. Nav tik intensīva satiksme, tādā ziņā nav grūti, bet jābūt koncentrētam uz visām zīmēm, pagriezieniem. Kā jau teicu iepriekš, pilsēta ļoti interesanta. Ir ko redzēt. Brauc ceļojumā pa Latviju, tad katrā ziņā ar šo spriedām tādu ziemeļu galu, ziemeļu pilsētu, jo tur vērts Alūksne, Ulbene. Ceļām var iebraukt Vecpiebalgā, apstīties. Tā kā ir interesanti. Tā, ko mēs atkal redzam, pabraucām garām galvenai Brīvības ielai. Ko mēs nebraucam. Galvenais ceļš ir pa labi, tātad mums jāpalaiž visi, kas nāk no labās puses, no Mierielas, un mēs dodamies uz Rīgas ielu. Mēs jau par šo ielu vienreiz braucām, šurp, ar municipālo policiju. Šis maršruts mums, kā saka, ir zināms. Paskatījāmies un daudz priekš tur atjaunā kaut kādu parku. Šeit ir ko redzēt. Zīme 30, vai Paula paspēja ieraudzīt. Izskatās, kad ir atcerās. Šo ielas gabalu mēs braucām. Šeit ir 30. Šī ir Brīvības iela. 30 mēs braucam, malacis. Šeit ir viesnīca, un arī beķerē, jo šeit ir bistro, kur var labi paēst. Tā kā turpinām pa labi. Mēs arī esam braukuši. Kārtējais ūdens laukums ar strūklaku. Uzmanīgi daudz cilvēki, skatāmies, gājēji pārējais. Neviens pie pārējām nemēģina šķērsot. Mēs jau šeit esam braukuši. Griežamies pa reisi. Pilsēta ir izbraukta. Mēs tu šķērsam, mēs varam. Es jau domāju, var doties atpakaļ uz CSDD. Kamera aizlidoja pa gaisu. Mēs
sanāca straujāk bremzēt, jo redzat, ka atkal luksofors ir iekšā ielicis lapās zaros. Protams, var otrā pusē skatīties, redzēt, bet šeit komunāla pārvaldē ir ko darīt, jo daudz zīmes un luksofori ir zari jāapgriež pilsētā. Kas ir sevišķi, ja tu šeit neesi vietējais vai neesi braukājis, mācījies, tad arī viesiem, kas atbrauc ciemos, ir jābūt uzmanīgiem. Jau redzat, pretīm braucot un ko tā satiksme nav tik intensīva, arī mācību mašīnas, kur šeit visu dienu riņķojot, es esmu saskaitījis 5, varbūt jau ir vairāk, bet es tieši es 5 automašīnas saskaitījis, kur te mācās braukt, ko es esmu pilsētā redzējis. Tā tas ir Rēzeknes Smiltene, tur ir pārbrauktuves un tāds aplis lielāks, bet tad mēs arī mēģinājām to iebraukt un visu, bet tad mēs, man liekas, jau uz to pusi sanāk, ka dosimies. Mēs braucam no galvenais ceļš aiziet pa labi, bet mēs braucam no galvenā ceļa, tāpēc mums ir priekšroka un mācību mašīna, kas arī lika eksāmenu pirms tam skolnieci, atveda instruktors. Dodamies, tā izskatās uz CSDD.